RFS iemāca mums, ka jātic līdz pašām beigām, jātic, jācer, jāstrādā un var notikt brīnumi. Brīnumi notika pirmo reizi kopš 2001. gada. Pēdējā kārtā mainās līdera vienība. Vēl jāpiebilst, 2002. gadā arī Ventspils pēdējā kārtā neuzvarēja un līdz ar to zaudēja iespēju piedalīties zelta mačā, kas jau bija nozīmēts un kas būtu noticis, ja pēdējā kārtā gan Ventspils, gan Skonto tiktu pie vienāda punktu skaita. Tāpēc es teikšu, ka tikai otro reizi vēsturē pēdējā kārtā pamainās līderis, jo tajā 2002. gada sezonā bija divu vadība. Bet labi, tās ir nianses, vēstures nianses, tīri precizējot. Un, ja kāds pārmetīs un teiks, ka 2 gadus pēc kārtas Ventspils izlaida daļai jā, bet ne gluži pirmo vietu. Bet tagad RFS tikai pēc pēdējās kārtas pirmajā vietā. Jā, tur laikam RFS centrāla konts ir skaitījis, ka bija kaut kāds vēl dienas, kad RFS atradās pirmajā vietā, kad Riga nebija nospēlējusi savu maču. Neskaitās. Jā, un RFS bija agrāk sākusi, varbūt kādas stundas, kad RFS bija pirmajā vietā. Bet jā, skatās tikai to, kas ir dienas beigās. Un dienas beigās Riga bija vadībā gandrīz visu sezonu. Tu minēji, ka RFS ticēja līdz pēdējiem brīdim, līdz pēdējai kārtai, līdz pēdējai sekundei. Bet kad darbs sākās, jautājums, un šī ir tā atbilde, kāpēc vispār tās cerības radās, šī iespēja, kā patīk teikt Arcimam Milovam, paņemt to loterijas biļeti un piedalīties šajā spēlē un būt titula pretendentu lokā. Tad šo biļeti RFS nopelnīja, nevis laimēja krietni iepriekš, pat ne šogad, bet vēl krietni iepriekš, veidojot sastāvu, lipinot to. Tagad pat nerunāšu par vietējiem futbolistiem. Savēlnieks uz brīdi pazuda, Vārtsargu līnija stabila un citas līnijas stabilas, un Jagudinska un vispārējais Zuzins. Bet paņemam leģionārus. Žiga Lipuščeks ierodas Latvijā 2020. gada februārī vai janvārī. Aizvadīja 4. sezonu RFS sastāvā. Petrs Marašs 3. sezonas sastāvā. Emersons 3. sezonas sastāvā. 3 pieredzējuši, Marašam 32 gadi, Emersons jaunāks 24 gadi, Lipuščeks 26 gadi, bet tādi 3 lieli rūdīti veči ar labu sniegumu, ar atšķirīgām kvalitātēm, ar izcilību mūsu līmenī. Un viņi tiek noturēti, tiek pilnveidoti mūsu futbolā ilgstošākā laikā. Protams, arī vispār man bija ar ko jāsāk ar Viktoru Morozu, ar komandas galveno treneri. Tā ilgtermiņa stratēģija ļauj apspēlēt RFS ar mazāku budžetu Riga. Ja neapspēlēt, tad vismaz konkurēt un līdz pēdējai kārtai būt līdzās. Tas ir tas darbs, ko klubs veic nevis šogad, bet 3, 4 un varbūt pat vairāk gadu garumā. Un droši vien stāsts jau vairāk beigām un nākamajā sezonā, bet jau jāsāk arī darbs. Un tas darbs, cik var redzēt, notiek veidojot jaunus Marašus, Petersons, ne, bet Emersons, Petersons, ne. Bet varbūt arī kāds Petersons kādreiz parādīsies RFS sastāvā. Proti, jāmeklē jauni cilvēki, kuri būs ilgtermiņā kluba rindās, komandas sastāvā un arī veidos to kodolu pēc dažiem gadiem, jo jau gadu nāk 32 gadi Marašam, 31 gads Paničam, Lipuščeks, jā, vēl salīdzinoši jauns, 26, kļuvis par tevu tikko. Emersonam 24, 99. gads, teorētiski arī vēl priekšā daudz kas viņam. Ikaunieks 28, līdz 29. februārī, tā kā laiks iet uz priekšu. Jā, Ikaunieka vecums, tas ir tas, kas dažreiz sašutumu pašam izraisa. Šķiet, ka joprojām jauns, talantīgs, bet pats jau arī vienā no intervijām teica, ka es jau tik daudz esmu nospēlējis. Jā, tev ir taisnība, bet tas tādā globālākā kontekstā, un RFS ik pa laikam dzirdam, ka paraksta jaunos spēlētājus pirms šīs sezonas Jānis Beks, tad tur Jevgeņijs Miņins no apakšgala komandām. Līzunovs joprojām, pirms tam Gaučis, arī Gaušu mēģināja, laikam nekas nesanāca, Varslavānu mēģināja. Tā kā tie uzvārdi ir un būs, Nagasava, Japānis, Arturs un tā tālāk un tā joprojām. Kādu paņem un arī atbrīvo, kā tagad šodien redzēju ziņu Ola Dojs ar šo fantastisko uzvārdu no Nigērijas. Uz brīdi parādījās, acīm redzot, neiepatikās treneriem. Tālāk ir Savičs, kurš sezonas gaitā ieradās nejaukt ar Milanu Saviču, kurš pirms dažiem gadiem pārstāvēja RFS. Tas ir Dragoļups Savičs, cits serbs. 22 gadi arī pietiekami jauns un vēl daudz kas priekšā, tā kā paralēli jau tas darbs notiek. Bet šajā sezonā, būsim godīgi, šo titulu izcīnīja briedums, stabilitāte, esošais sastāvs un varam uzreiz varbūt ķerties pie mūsu ar tevis MVP.
vienīgais spēlētājs, kurš tā patiešām būtiski iednesa jaunas vēsmas RFS futbolā un kļuva par ļoti nozīmīgu figūru, nozīmīgu puzles gabaliņu visā Moroza mehānismā. Tas ir Adams Marhijevs, cilvēks, kurš Jūrmalas Spartakā iepazina virslīgu un pārcēlās uz RFS pirms šīs sezonas. Jā, futbolists, par kuru jau pēc pirmajām spēlēm Viktors Moros pats bija pārsteigts, ka viņš tik ātri iekļāvās visos mehānismos. Jo Viktors Moros iepriekšējās sezonās, atceros, bija ieminējies, ka mūsu komanda ir tāda, kurā netik vienkārši uzreiz iekļauties. Tur var rasties sarežģītības. Un vai tik viņš to pat nepateica Pāniča kontekstā? Pāniča, kurš virsīgā iepriekš ir spēlējis, šķita, ka ko tu viņam iekļauties citā galvaspilsētas komandas sastāvā, atkārtot to, ko ir darījuši vairāk citi ex-Riga spēlētāji. Bet redz, kā Marhijevs un viņa iekļaušanās komandā pārsteidza Viktoru Morozu, un pēc tam Marhijevs tā arī palika un kļuva par neatņemamu komandas sastāvdaļu. 21 gads Somijas U21 izlases kapteinis, labākais RFS spēlētājs mūsu vērtējumā, labākais virslīgas spēlētājs arī mūsu vērtējumā. Ja esat klausījušies tik ilgi, droši vien saprotat, ka cik daudz mēs esam redzējuši, lai pie šī secinājuma nokļūtu ne tikai golus un piespēles, bet arī dziļāk to, kā viņš uzturās laukumā. 2022. gada 1. oktobrī Adams Marhijevs ieraidīja bumbu savos vārtos un cieta zaudējumu 2-5 pret Liepāju. Bet tas bija Jūrmalas Spartaka rindās pagājušā gada galotnē, kad viņš atgriezās Latvijā. Spartaks pajuka, bet cik saprotu, tur situācija ar viņu sarežģīta un joprojām viņš piederēja vai personīgi Marko Trabuki vai viņa aģentūrai vai klubam. Tik smalki tās nianses nezinu, bet katrā ziņā tur vajadzēja arī zināmus kaut kādus finansiālos ieguldījumus veikt RFS, lai viņu izdabūtu. Klubs noticēja un izvilka lielo kārti. Jo kāpēc mēs tik ļoti uzsveram par viņu? Jā, maz gūto vārtu, ja esam precīzi tikai vieni gūti vārti, vairākas rezultatīvas piespēles, bet spēlējot ar 4-2-3-1, ko visbiežāk arī RFS attīstīja, Marhijevs spēlēja pāri ar Pāniču. Pāničs liels, spēcīgs, fiziski spēcīgs futbolists, gudrs futbolists, kurš arī nezaudē bumbu, bet Pāničs nav tik ātrs. Un Marhijevs iedeva tieši to, kas ir nepieciešams šajā saķerēs, šajā sasaistē, ka viens ir varbūt tāda tipa, otrs ir tāda tipa. Viņi viens otru papildināja. Marhijevs ir diezgan ātrs, spēja aizvilkt bumbu uz priekšu. Un Marhijevs Pāničs visticamāk, ka tas tāds ideāls salikums centra pussargiem, ideāli samērojot lomas trenerim, ideāli iedodot funkcijas. Marhijevs teicami papildināja. Ja būtu Pāničam blakus otrs milzis, tāds pats kā viņš pats, nezinu, kurš uzreiz. Vai ir tik lēns, kā piemēram tas pats Jojičs. Pāničs, Jojičs, divi serbi. Domāju, ka nekas labs nebūtu tādai komandai kā RFS, kas cenšas attīstīt ātru bumbas kustību caur piespēlēm, arī virzību uz priekšu. Tādā ziņā Marhijevs, Pāničs sanāca ideāli. Šaričs Strumī un tagad Pāničs Marhijevs var atrast līdzības vidū RFS komandā ar to sezonu, kurā izdevās iepriekšējo reizi. Tagad jau jāsaka, iepriekšējo reizi izcīnīt čempionu titulu RFS komandai. RFS klubam tik jauns klubs, bet jau 2 tituli par vienu mazāk nekā Riga FC. Varam atgriezties pie pašas sezonas sākumā, vai bija sajūtas, ka kaut kas nestrādā RFS komandai, jo 0-0 pret Valmieru, 1-1 pret Riga. Pēc tam arī bija zaudēti punkti pret Audu un Metu. Un arī citās spēlēs RFS neguva vārtus daudz. 2 vārti pret Jelgavu, 1 vārtu gūms pret Tukumu, 2-1 ļoti smagnēja uzvara pret Supernova. Jā, bija 5-0 pret Daugavpili, bet spēles pret Daugavpili dažreiz ārpus konteksta notiek Rigas komandas duelī pret latgaliešiem. Nu, jā, tas ir līdzīgi kā Riga Auda, tāpat RFS Daugavpils, bet ko es vēlos pateikt, tu jau vaicāji, vai bija sajūta, ka kaut kas nestrādā. Man personīgi radās tāda statistiskā sajūta, ka ir spēles, kurās viss sanāk un krīt goli un 7-1 vai 4-0 vai 5-0, vai nu ir viss, vai nav nekā. Jo bija 2 spēles, abas tās es komentēju LNK sporta parkā, vēl, ja nekļūdos, vēl mākslīgā seguma laukumā, tas aprīlī, pret Tukumu un pret Supernova. Abās spēlēs tur bez jautājumiem, ja runājam par spēles saturu, spēle uz 1 vārtiem, varu pēc brīža pateikt sitienu statistiku, bez jautājumiem, RFS labāka. Bet pret Tukumu gols kaut kādā tur otrā puslaika vidū Nagasava uznāk uz maiņu, gūst vārtus ar bez mazai pirmo pieskārienu. Pret Supernova palika mazākumā RFS, Nerugalam neveiksmīga sarkanā kartīte, kur arī jautājums par tiesnesi, vai viņš redzēja to roku, neredzēja.
Un mazākumā izdevās arī 2-1 izraut tādā grūtā spēlē, kurā RFS dominēja pat mazākumā spēlējot. Tad sniegums bija nepārtraukti spēcīgs, labs un rokraksts viss kārtībā. Pareizi spēlēja RFS. Bet radās šīs problēmas, un pēc šīs 2-1 pret Supernova neviena gūta vārti pret Meta. Principā ļoti līdzīgi. Ļoti līdzīga aina, atkal daudz uzbrukumu, daudz sitienu, bet nav gūto vārtu. Un radās tas iespējas, ka atsevišķās spēlēs kaut kā RFS nespēja atrast atslēgu vai pārliecības jautājums, vai nezinu, Iliča kaut kāda vienveidība, un tas stils ir tik paredzams, ka visas komandas sagatavojas tiem centrējumiem. Tu pat sāki Iliču kritizēt kaut kādā veidā. Morozam arī teikt, ka kaut kas nav kārtībā. Bija, ja negluži kritizēt, tad jautājums uzdot, un tad arī neatceros godīgi sakot, ko Viktors atbildēja, bet man šķiet, ka viņš daļai piekrita, ka mēs par to arī domājam un pie tā strādājam, un pēc tam jau Iličam aizgāja vaļā. Pēc tā 0-0 pret Metu, viņam 4 spēlēs pēc kārtas goli, 6 kopumā, un tur viss aizgāja. Bet tiešām vajadzēja pavērties tām slūžām. Kaut kur drusku nobremzēja uzbrukums. Grūti man pateikt, vai tas bija pretinieku pielāgošanās, vai pārliecības jautājums, vai sakritības faktors galu galā. Bet visās spēlēs RFS dominēja, un tā bija tā labā zīme. Tas bija domājot par visu sezonu. RFS dara darbu, tic tam, ko viņi dara, veido daudz momentus, un pagaidām nav goli, bet viņi tic, ka būs. Starp citu, vienā brīdī, manuprāt, mēs arī skaitījām, ka XG bija par 8 vārtiem lielāks nekā reāli faktiski iesisto golu skaits. Tā kā realizācija bija tā lieta, kas vienkārši kaut kādā īstermiņā RFS negāja uz priekšu. Bet tas parādīja, tie momenti parādīja, ka ar laiku viss nāks vaļā. Bet ar visu to nav jau tā, ka RFS tur zaudēja un palaida priekšā konkurences. Jā, Rīgā izcīnīja vairāk punktu, izcīnīja vairāk uzvaru sezonas pirmajā pusē. RFS neizšķirti krājās, tā skaitā neizšķirti, protams, pret Rīgas savstarpējos dueļos. Zaudējums sezonas gaitā tika piedzīvots viens, pārtrūka gandrīz rekordgarā. Šajā gadsimtā rekordilgā nezaudēto spēļu sēriju virslīgā vairāk nekā gadu. RFS nezaudēja līdz 2. septembrī atbrauca uz Valmieru bez Jāņa Ikalnieka, piekāpās ar 0-1. Tas jau nedaudz uz priekšu skrienot un paskatoties, kā Jānis Ikalnieks vēl iedeva šos golus sezonas otrajā pusē, jo sezonas otrajā pusē RFS spēlē rezultīvāk nekā pirmajā, un Jāņa Ikalnieka faktors te uzreiz sāka spēlēt. Par bezzaudējumu sēriju arī jāpasaka, ļoti interesanti sanāk gan 22. gan 23. kārtā tas pats 36 kārtu formāts. Un atklāšana LNK Sporta parka dabīgā seguma stadiona atklāšanas cīņā RFS zaudēja Supernova. Tā bija 24. kārta. Un tad RFS nezaudēja sākot ar 25. kārtu līdz šī gada 28. kārtai. Pēdējā apļa sākums. Sanāk, ja paņemam tā garumu, tad sanāk pat vairāk nekā vesela sezona, vairāk nekā šis 36 spēļu cikls. Tas ir noteikti atzīmēšanas vērts. Par Jānu Ikalnieku, trauma, mazrezultatīvitāte. Nesenāca viņam sezonas sākums. Jā, tagad vēl trauma. Pirms tam, kad Ikalnieks spēlēja, viņam izdevās gūt vārtus pret Daugavpili. Mēs tur kliedzām beidzot, jo es tur kliedzu komentēju to spēli klātienē, ka beidzot Jānis ir guvis vārtus, arī rezultīvu piespēli. Viņam bija atvērsies, bet ne pēc tam savainojums, kura dēļ izlaida arī jūnija mačus nacionālās izlases sastāvā. Un, pats ļoti tā smagnēji atgriezās. Tam bija posms, kad Ikalniekam iedeva 5 minūtes, 10 sūtīja uz laukumu, lai vismaz sajūtu to spēles ritmu. Arī ne tajās dinamiskākajās un konkurētspējīgākajās mača spēlēs Ikalnieku sūtīja laukumā. Un tad pēkšņi viss notika tā, kā tam droši vien bija jānotiek. Ikalnieks sāk spēlēt savā līmenī, kādu viņš demonstrēja pirms tam Somijā. Arī Latvijā esam redzējuši, kā viņš šādi spēlē, proti vairākās spēlēs pēc kārtas guva vārtus. Tur bija gara sērija, viņam vairākās spēlēs pēc kārtas vismaz rezultīvu piespēli, bet pārsvarā tie bija goli, kurus viņš krāja, sita iekšā un palīdzēja RFS tik pie uzvarām. Jā, tur bija stāsts par to, ka vienā no mačiem pret Valmieru 3-0, 25. jūnijas Ikalnieku izlaida uz pēdējām 7 minūtēm. Es tā saprotu, ka atkal viņš tomēr nejūta līdz galam komfortu, tīri traumas dēļ, un atkal uz 3 spēlēm nonāca rezervē un nespēlēja. Un tad tikai atgriezās jau pēc mēneša, 23. jūlijā. Tur jāpaskatās, kas notika ar Eirokausiem, bet tieši virslīgā 5 spēlēs pēc kārtas Jānis Ikalnieks guva vārtus. Šo 5 spēļu periodā bija arī hat-triks pret Tukumu, bija 2 vārti pret Supernova, bija 2 vārti pret Meta.
it kā sagrāvēs viņš sasita, bet arī smagā spēlē 6. augustā tāda atslēgas spēle Esplanādē, kad ar 1-0 RFS tikai uzvarēja. It kā Daugavpili, kas ir novājināta, bet tur tieši Ikaunieks ļoti svarīgu lomu nospēlēja, izšķirošie vārti viņam. Un arī čempionāta zelta vārti, protams, realizēts un nopelnīts. Arī tas ir būtiskāk, ka 11 metru sodastins mačā pret Metu 36. kārtā. Jānis Ikaunieks sezonas rudens nogriezis, aizvadījis Pilkteri, tika atzīts par oktobra, novembra un laikam pat arī septembra labāko spēlētāju. Balsojumos jāsaka, ka pelnīti un visticamāk arī kļūs par virsīgas MVP, sezonas MVP. Viena no labākajām Latvijas spēlētājiem arī noteikti aizvadītajā kalendārajā gadā, jo arī izlases rindās Jānis Ikaunieks prāta gūt vārtus uzvarētajā mačā pret Armēniju. Vienīgā uzvara, vienīgā nezaudētā spēle šajā gadā. Ikaunieks arī tajā bija piedalījies. Pārlatnis Turcijā. Varam pateikt vēl par statistiku. Rudens daļa brīdis, kad dala titulu. Pēc pilnvērtīgās atgriešanās Jānis nospēlēja 13 spēles virslīgā un guva 14 vārtus. Tā ir rezultatīvitāte apmēram kā Iličam šobrīd Norvēģijā pēc ierašanās Premjerlīgā. Bet tas ir kaut kāds izņēmums un izcilība. Jānis Ikaunieks nespēlē smailē, viņš spēlē zem uzbrucēja vai reizēm flangā. Un tā viņa golu kalkulators, tas viņa golu rēķinātājs baigi ieskrējās. Un Jānis Ikaunieks uztaisīja fantastisku spurtu. Man kādā brīdī likās, ka viņš tūlīt apdzīs arī Marko Regžu, sitot vārtus tik bieži un tik regulāri. Un jāatzīst, ka ja viņš būtu visu sezonu nospēlējis, tad noteikti patiešām apdraudētu Marko Regžas snaipera titulu. Bet mēs aizskrējām baigi uz priekšu, kaut kur sezonas vidusdaļu, kādas atslēgas spēles atzīmēt. Man patīk teikt, ka atslēgas spēle varēja būt. Iespējams, to arī var saukt kā vienu no atslēgas mačiem. Spēle pret Sabaha Eirokausos mājās, kur RFS ar dominanci, ar vairākiem momentiem, standartiem, sitieniem zaudēja 0-2. Līdz ar to tajā mačā Slokas stadionā nelaimīgajā beidzās Eirokausa kampaņa RFS, jo sasmalta izlieto ūdeni izbraukumā Baku neizdevās. Ja RFS paliktu ilgāk Eirokausos, resursi iespējams tiktu tērēti, resursi jebkurā gadījumā tiktu tērēti. Un, ja mēs runājam, ka šeit ir brieduma gados spēlētāji, pieredzējušie spēlētāji, tās 2 vismaz, varbūt 4 spēles, kas nāktu klāt, izbraukumi, arī pārlidojumi un pārdzīvojumi, emocijas, kas ir arī izsmeļami resursi, tas viss tiktu patērēts un komandai nepietiktu varbūt to spēku vai arī vienkārši kaut kur tā rakstura to emociju, lai izrautu uzvaru, piemēram, pēc tam pret Tukumi. Tas kā būtu, ja būtu, bet mēs jau te runājam, kā būtu, ja būtu formātā, meklējot tos atslēgas punktus sezonas gaitā, jo tur var katru spēli bez maz vai pagriezt kā atslēgas punktu, bet es nominētu spēli pret Sabahu, kur šī sezona pagriezās par labu RFS, lai arī cik dīvaini tas neskanētu pēc 0-2 zaudējumu. Galu galā pret Sabahu arī veiksmes faktors absolūti nebija RFS puse. Tā pavisam muļķīgi spriedelējot šeit jau vakara gaitā, RFS neizmantoja veiksmi pret Sabahu, neveicās toties virslīgā, kaut kādos svarīgākos brīžos izdevās izraut tās uzvaras. Tāpat ir pēdējā kārta pret Metu. Kaut gan vispār, ja runājam tieši par virslīgu, sacīt, ka RFS veicās, mēs jau runājam par pēdējo minūšu goliem, kur Riga regulāri izcēlās. Skaidrs, ka ārpus jebkādas konkurences ir RFS spēles lokā pret Tukums 2000 telmas, un tā ir spēle, ko esmu pārliecināts visi RFS darbinieki un spēlētāji atcerēsies uz mūžu. 5-4 21. oktobrī tā spēle, tur tika paņemta veiksme no visiem iespējamiem katliņiem, bet tā visa sezonas kontekstā netik bieži RFS glābās, izlīda, paveicās tieši pretēji Rīgas derbijos, kā mēs spriedām. Visbiežāk tomēr RFS bija pārāka gan kausa finālā, gan 3. un 4. apļa dueļos. Atceramies 2-0 vadība pret Riga 30. jūnijas. Jau tajā brīdī RFS varēja aiziet garām un kļūt par līdervienību. Un iespējams, ka tā bez liekas nervu tērēšanas arī to novadītu līdz beigām. Bet Riga izlīda 2-2. Pēc tam neilgi pēc tam RFS viesojās Liepājā. Pēdējā minūtē pendeli uz RFS vārtiem. Vēlreiz kaut kur neveiksme, tā kā drīzāk pat neveicās nekā veicās galotnēs. Varbūt Riga vadībai tagad acu priekšā ir 2. kārta un tā trāpījums pa vārtu pārlikti kompensācijas laikā pie rezultāta 1-1 un Riga spēlēt mazākumā. Tas ir retais gadījums, kur var atcerēties, ka RFS varēja zaudēt, un tas zaudējums būtu būtisks atkal, ja mēs modelējam, ka viss pēc tam notiek tā, kā tas notika.
tie 2 punkti būtu izšķiroši. Nu, vēl man tās pašas pieminētās pirmā apļa spēles par Tukumu Supernovu diezgan vēlu, arī mazākumā pret Supernovu RFS izlīda, bet tas bija sezonas starts. Un pēc tam jau nostabilizēja savu uzbrukuma sniegumu. Vēl jāsaka, ka pēc 9. kārtas man šķiet, kaut kur esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, ka maksimums bija starp šīm komandām 3 punkti. Pēc 9. kārtas, kad RFS nenolauza metu 0-0, tad 4 punktu pārsvaru Riga bija iegūsi uz kaut kādu laiku. Un, jā, pēc tam jau izdevās pietuvoties pakāpeniski RFS-am. Jā, zaudējums Valmierā Rīgai. Bet, īsāk sakot, jā, bija 4 punktu pārsvars Rīga. Jā. 4 punkti, tikai 4 punkti. Arī viens no iemesliem, kāpēc Riga nekļuva par čempionu, un nelaida tālu prom RFS savus sāncenšus. Nelaida tik tālu, kā, piemēram, Riga bija atlaidusi RFS 2018. gadā, kad RFS ar milzīgu pārsvaru un to izsēja. Tagad daudz kas ir mainījies, lai gan ir dažas arī pārbaudītas vērtības. Par pārbaudītām vērtībām un pie RFS sastāvā atgriežoties, var ieskicēt un minēt, ka bija 2 negluži problēma pozīcijas, bet pozīcijas, kurās savas nianses var iezīmēt. Lipušķika pārnieks aizsardzības centrā. Vitālijs Jagodinskis sāka, pēc tam vairs gandrīz nespēlēja sezonas otrajā pusē. Bija Mārcis Sošs, bija Herdija Prenga. Tur bija lielāka rotācija un labās malas pussarga pozīcija, kur Zelenkovs bija mēģināts, kur Ontužants arī bija. Nagasava sezonas pirmajā pusē, Diomandē, Savičs un kas tik vēl ne. Vēl es pieminēšu 3. pozīciju, tomēr arī Iliča aiziešana radīja zināmas pārdomas, kā būs. Atceramies pirmo RFS titulu, 21. gads RFS izšķiras par Lemaiča pārdošanu, tur smagas pārdomas, darīt to, nedarīt to. Pārdeva Lemaiču, atnāca Iličs un izdevās Iličam pietiekami veiksmīgi aizvietot un RFS nosargāja pirmo vietu, izcīnīja savu pirmo titulu. Šogad, 2. titula gadā, jau Iliču pārdeva RFS, arī tādā būtiskā brīdī, svarīgā brīdī pirms izšķirošajām spēlēm. Un īstenībā tas aizvietotājs tāds spilgts neatradās. It kā tas pats Lemaičs atgriezās, bet tur arī parotēja un pēdējās spēlēs pat ne Lemaičs spēlēja, bet jau bija citas izvēles. Diomandē bija smēlē pēdējās 2 kārtās, arī zelta spēlē. Lemaičs tikai uz maiņu nāca. Bet, ja turpinām par personālajām, izrunājām par Marhievu un Jānu Ikaunieku, laikam tie 2 svarīgākie futbolisti, es tomēr ļoti tuvu viņiem abiem lieku. Un arī redzu, ka ne visi eksperti man piekrīt. 3. vietā Petru Marešu. Viņam lielākais spēles laiks čempionu sastāvā, visvairāk rezultatīvo piespēļu, centrējumu kvalitāte. Tas, kā viņš vienkārši visi ir pieraduši, ka viņš dara vienu un to pašu, bet tas ir reālais pienesums, ka viņš ar tiem iegrieztiem centrējumiem nepārtraukti nogādā bumbu vajadzīgajā zonā, atrod Iliču, atrod Lemaiču, atrod citu centra uzbrucēju. Pats arī ik pa laikam kādu tālsitienu izceļas un gūst vārtus. Manuprāt, Maršs ārkārtīgi vērtīgs. Varam, protams, runāt vēl par Lipušķeku, Emersonu, Savaļnieku, bet Maršs manā top 3 Ikaunieks, Maršs, Marhijevs ar ļoti mazām atšķirībām. Un man top 3 ir identisks. Maršs, viņš dara to pašu centrē, ja cilvēks centrē un vārtu nav, tad skaidrs, ka visi aizmirst par viņu un nenovērtē, bet šeit tiešām arī komandas biedri var teikt, ka novērtēja Maršu, pabeidzot viņa centrējumus neskaitāmus ar precīziem un rezultatīviem sitieniem. Vēl viena pozīcija īstenībā, kas attīstījās sezonas gaitā un varbūt, pavērsiena punkts kādā vakarā Kārdifā bija, kad Jevgenijs Nerugals tapa par RFS pamatvārdsargu pēc tam, kad Pāvils Šteinbors un viņa piedzīvojumi risinājās, lai gan arī Pāvils Šteinbors pabeidza sezonu kā RFS pamatvārdsargs, iespējams arī nākamo sezonu sāks šajā ampluā, bet Nerugals lielāko daļu no sezonas bija pamatvārdsargs, daudz sauso spēļu sakrāja, bet arī daudzās spēlēs viņam ļoti liels atbalsts bija no komandas biedriem, kuri ļoti reti, kad ļāva sist pa saviem vārtiem. Un Nerugalam, teiksim tā, spēles, kur viņš ir priekšplānā, es pat nevaru atcerēties. Man līdzīgas pārdomas ar mani vai ar tevi, ar kādu vārtos RFS visticamāk finišēt apmēram tur, kur Liepāja finišēja, bet Nerugals vai Šteinbors, ja būtu palicis Šteinbors, domāju, ka būtisku atšķirību mēs nesajustu. Un tik un tā iznākums būtu ļoti līdzīgs, un RFS būtu spicē. Gan Šteinbors, gan Nerugals stabili vārdsargi, un RFS, kā jau tu minēji, aizsardzība un tas balanss ir pietiekami augstā līmenī. Tādi lieli brīnumi nav jārāda. Es teikšu arī, ka ar kājām nav tik daudz jāspēlē. Piemēram, ar to pašu Puriņu.
Rīga centās izmantot Puriņa spējas ar kājām uzbrukumu iesākumos. RFS gan ar Nerugalu, gan ar Steinboru vārtos netik daudz, manuprāt, to izmanto. Ko vēl mēs varam skart? Sāpīgā tēma, īstenībā, ja runājam par RFS, ne pirmo sezonu, bet pašmai jaunieši, kuri smagi cīnās par vietu sastāvā, par minūtēm. Lai gan šīs sezonas, var teikt, atklājums daļai Dmitrijs Zelenkovs, kurš sāk spēlēt arī dažādās pozīcijās, arī kā malējs aizsargs, tiešais Maraša aizvietotais bija. Vienu brīdi Zelenkovs arī atsevišķās spēlēs viņš uzspīdēja ar rezultatīvitāti, piemēram, 2 vārtu izbraukuma mačā Liepājā pirmajā aplī vai piespēļu hat-triku. Viņam bija mačā pret FK Tukums 2000 Telms 7-0. Uzvarēja Dmitrijs Zelenkovs arī nopelnīja debiju Latvijas valsts vienībā novembra mačos, pateicoties savam sniegumam RFS. Tiesa sezonas gaitā, jo sezonas izskaņā Zelenkovs atkal spēlēja maz vai pat vispār nemaz. Es gan teikšu, ka ne Zelenkovs, ne Ontužāns īsti nekvalificējas jaunam spēlētājiem. 23 gadi, tas jau ir vecums, kurā jātaisa rezultāts. Par jauniešiem runājot, jā, tieši latvieši, jaunieši RFS sastāvā netiek pie šprices, tiek izīrēti, kas arī nav slikti. Tātad RFS domā par nākotni un ņem pie sevis un ņem savā azotītē, pēc tam nosūta īrē. Bet kopumā kaut kādi jaunieši ir. Tas pats Marhijovs, neizmirsīsim viņa vecumu, tas pats Diomandē. Emersons arī vairs nav jaunietis, jau 24 gadi. Starp citu, Emersons viens no futbolistiem, no kuriem es personīgi gaidu vairāk. It sevišķi, ja viņš grasās uzvilkt Latvijas izlases kreklu, tad mazliet dublēju to, ko rakstīju Patreonā, bet uzskatu, ka Emersonam jābūt prasīgākam pret sevi. Ok, šogad kāzas, jauna ģimene, iedzīvošanās Latvijā, bet viņam jāstāda augstāka latiņa priekš sevis. Viņam sezonā netik daudz gūto vārtu, tikai 9, no tiem 3 gūti vārti, 7-1 uzvarā pār Tukumu. Pārējās spēlēs 6 vārti pret komandām, kuru netrūkst iespēju izcelties. Tādā ziņā man šķiet, ka viņš var vairāk. Protams, mums visiem atmiņā Rīgas derbijas un viņa fenomenālais gols pret Rīga Skonto stadionā. Fantastisks, augstākais izpildījums. Ar tādu viņš varētu startēt top 5 līgā. Bet visas sezonas garumā tādas lietas ir jādara un jāgūst vairāk vārtu. Kaut kā arī savainojumi patraucēja, bet to var daudziem spēlētājiem arī teikt. Beigās, raugoties vēsturē, droši vien paskatīsies statistiku Emersonam šajā sezonā. Piespēļ arī gana daudz, gūto vārtu arī pietiekami, lai gan RFS līgā, starp citu, vārtu plus piespēles 9+10, tā kā nav tik slikti, bet es uzskatu, ka viņa potenciāls vienkārši ir vēl augstāks. Protams, jā, to mēs arī redzējām iepriekšējās sezonās, kad brazīlietis ienāca Latvijas futbola virsliigā un uzreiz no pirmās kārtas, no savas pirmās spēles Latvijā sāka gūt vārtus un darīt un pieradināt mūs pie tā, ko viņš ir spējīgs izdarīt. Laikam Roberts Savanieks vēl nav izskanējis. Šis uzvārds viens no līderiem pēc spēles laika. Sezonas otrajā pusē sāka krāt rezultātus piespēles un pats būtiskākais arī 2 vārtus iesiet. Tas, kas katru gadu ar Robertu notiek, ka viņš vārtus gūst. Pagājušajā sezonā Liepājas rindās tas neizdevās. Jā, pagājušajā gadā, pareizi atceros, 0+16 viņam Liepājas rindās, šogad 2 gūtie vārti. Mazliet mazāk rezultatīvo piespēļu arī viņa sakarā. Es neteikšu, ka tur baigā krīze vai solis atpakaļ, bet tomēr 2+10 un RFS rindās varbūt viņš nebija tik spilgts. Bet arī šeit jāņem vērā, ka RFS, tas, ko tu teici par labo pussargu, jeb labo spārnu, tur meklēja RFS un Savaļniekam nebija tāda viena ideālā partnera, kamēr pa kreisi Marašs Emersons. Tur arī pēc statistikas pētot RFS futbolu, biežāk viņi caur kreiso flangu uzbrukam tādējādi. Netik daudz bumbas pie kājām Robertam Savaļniekam šajā sezonā RFS rindās. Un ko vēl var piebilst, RFS aktīvi jau izziņo spēlētājus, kuri pamet komandu. Vitalijs Egodinskis, Vladislavs Sorokins, arī minētais Olodojs, nigēriešu centra pussargs, ko mēs tur vēl piemirsām, Arturs Zuzins. Zīmīgi spēlētāji kluba vēsturē, kuri ir spēlējuši Eiropas konferences līgas grupu turnīrā, kuri ir bijuši iepriekšējā čempiona reizē, lai gan nav jau tik daudz pagājis. Sorokins vispār no paša sākuma ir bijis kopš 2016. gada. Man liekas, ka vasaras, ja viņš sāka to sezonu Jelgavā, ja nemaldos, un tad jau bija RFS sastāvā sezonas gaitā pievienojies un guva savus vienīgos vārdus tajā pašā gadā, 2016. RFS rindās. Tagad meklēs laimi ārzemēs. Labākie spēlētāji balsojums. Mēs ar tevi kā iezīmējām tos 3 lielos futbolistus, kaut gan Marašs mūsu aptaujā pat tikai 4. vietā, un Lipušķeks viņu apsteidza.
Bet, ko varam akcentēt? Varam akcentēt, ka Savaļnieks, Paničs, kā stabilie pamatsastāvu futbolisti, netika augstu mūsu aptaujā, jau runājām par tiem iemesliem. Un Ikaunieks, Marhijovs, Lipuščaks, Marašs, šis lielais kvartets izcēlās visvairāk. Marhijovs pat pirmo vietu savāca vairāk mazliet nekā Ikaunieks, bet Ikaunieks mūsu anketās visbiežāk otrajā vietā, kamēr Marhijovam daži atvēlēja arī zemākas pozīcijas, līdz ar ko Jānis Ikaunieks arī šajā aptaujā, tāpat kā droši vien daudzās citās, šī gada nogalē uzvarēs un dominēs. Jā, un pelnīt. Kaut vai ilgtermiņā ar savu karjeru, ar savu uzticību futbolam, Jānis Ikaunieks ir nopelnījis tās atzinības, bet ko vēl mēs esam aizmirsuši, ko vēl ir jāpaņem no 2023. gada sezonas Latvijas futbola virslīgā. Par varu mēs mazliet pieskārāmies Liepājas sakarā. Tur droši vien daudz ko piebilst tam, kas iepriekš ir pateikts, ka gribētos vairāk spēlēs, lai būtu konsekvence un būtu saprotami tas, kāpēc var ir tur nevis tur. Daudz ko mēs varētu teikt, labās lietas un paldies teikt. Sākot no mūsu kolēģiem, Agrasuvejas rakstu materiāls par katru virslīgas kārtu, futbola līdzjutējiem, kuri nāk uz stadioniem, kuri mūs klausās, tāpat ir PPK kustība. Translācijas galu galā par to, ka mums ir video, kaut kādi soļi uz priekšu, var spēlēs, dažādi tūplāni. Ir man ko analizēt, zīmēt visādus attēliņus un grafikus un kustības. Visas šīs lietas un tas iesaistīto cilvēku skaits, protams, ir ļoti liels. Un vienkārši gribas pateikties visiem, kas ir iesaistīti. Jā, kuri bija kopā ar mums. Mēs bijām kopā ar jums, kopā ar komandām, klubu pārstāvjiem, kuri arī nāk pretī, kuri varbūt nevienmēr nāk pretī, bet mēs zinām, varbūt vismaz saprotam daļēji tos iemeslus un strādājam tālāk. Vēl paldies Instatam, kas sezonas gaitā devās mūžībā aizsaulē. Nekas ir vietā Vaiskaut, un ir tāpat statistika, ar ko strādāt. Arī virslīga testa režīmā pēdējā kārtā palaida diezgan detalizētu statistiku par visām spēlēm 36. kārtā. Ja kāds palaida garām, var atvērt virslīgas mājaslapu, atrast, un ceru, ka tā būs tā jaunā lieta nākamajā gadā, kur jebkurš futbola līdzjutējs varēs iedziļināties futbolā smalkāk, detalizētāk, ne tikai paskatīties uz rezultātu tablā, varbūt arī pamanīt, kāpēc Adams Marhijovs ir labs futbolists, kādi viņam rādītāji dažādās statistikas ailēs. Tā ir vēl viena lieta, pie kuras pieķerties, jo futbols nav tikai gala rezultātu tablo vai 90 minūtes. Futbols ir tas, kas arī notiek pēc tam un pirms tam. Analīze, treneru intervijas, spēlētāju intervijas, statistika. Tās visas ir interesantas lietas, kas apaudzē to futbola spēli. Jā, līdz ar to liekam punktu. Sakam vēlreiz paldies Goeg Zanemo par studiju, par tehnisko nodrošinājumu, lai mēs varētu kvalitatīvi arī jūsu ausis pamatā jau sasniegt acis arī. Bet iesakam klausīties pamatā to, ko mēs esam sarunājuši. To tu saki pašās beigās, kad kāds ir noskatījies. Varbūt īzrītim izgriezīšu. Sākām, mēs ierakstu 11. pabeidzām jau gandrīz ap 5:30. Tik daudz mēs esam norunājuši savā starpā, bet pamazām jau jāliek punkts šai sezonai ātrāk nekā pagājušajā gadā to izdarām, jo pasaules kausa vairs netraucē. Tagad tikai uz priekšu uz 2024. gadu ar grobiņu, droši vien, visticamāk. Te man varbūt maz šaubu, bet bez Supernova. 24. gads, gaidām atkal intrigas, baumas, uzvaras, zaudējumi. Viss notiks, varbūt pat vēl krāšņāk, košāk, raibāk nekā šogad. Kur nu vēl. Ļoti grūti spērt vēl to nākamo soli. Šķiet, ka Ainārs Dakša fantazē par kaut kādu neticamāko scenāriju, ka tur izšķiras pilnīgi viss pēdējā kārtā un tie, kas tiešās konkurences savā starpā. Jābūt prasīgiem, bet šis 23. gads arī bija 10 balvu sistēmā kā minimums 9. Jā, tāpat kā iepriekšējais gads, virslīga turpina rullēt. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, ka noklausījāties. Droši vien nebija tas vienkāršākais veids saplānot, kā to visu izdarīt. Bet jā, apskatu, līdz ar to mēs finišējam. Vēl dažas nominācijas LFF balvas vēl priekšā. Sportscentrum simboliskās izlases arī iesakām novērtēt, ja to neesat izdarījuši. Jo tad, kad šis video tiks publicēts, arī simboliskās izlases noteikti arī būs. Sākam paldies, kaut kur arī sākam 2023. gadam, kad tas varēja būt iestrāks un aizraujošāks nacionālās izlases un Eirokausa kontekstā, bet mēs liekam lielas cerības, lielu likmi
iesim Olin 2024. gadā, kad arī Eiropas formāts būs citādāks. Tur varbūt arī tas palīdzēs mūsu klubam kādam, varbūt pat dažiem iekļūt tajā stadijā, kur vairs nav grupas, kur ir līga un nesaprotama vēl līdz galam sistēma. Paldies, ka klausījāties!